Matemātikas izaicinājums 31. diena – grupēšana. Dažkārt sadalīt reizinātājos ar iznešanu pirms iekavām tiešā veidā gluži nesanāk. Paskatīsimies šādu piemēru. 3x kvadratā plus xy plus 15x plus 5y. Diezgan ātri var pamanīt, ka šeit nav kopīgo reizinātāju, ko iznest. Vismaz ne tādu, kas būtu vienāds visiem saskaitāmajiem. Šādās situācijās ir varbūtība, ka sadalīšanu reizinātājos izdosies veikt ar grupēšanu. Lai to izdarītu, mēs sākumā iznesīsim kopīgo reizinātāju no pirmajiem diviem saskaitāmajiem, un pēc tam iznesīsim to no otrajiem diviem saskaitāmajiem. No pirmajiem diviem var iznest x, tad iekavās paliks 3x plus y. No otrajiem diviem var iznest 5, un tad iekavās arī paliks 3x plus y. Un no vakardienas mēs jau zinām, ka iekavas arī var iznest pirms iekavām. Un tad rezultātā mēs iegūsim iekavās 3x plus y reiz iekavās x plus 5. Pamēģini tikt galā ar šiem piemēriem, un šonedēļ tas arī viss. Tiksimies atkal pirmdien.